demagoģēt var visu dienu, bet demagoģēt vajag ar ieslēgt kameru. Sveiks, Krista! Un esam atpakaļ tālmetienā. Tālmetiens kopā ar jums. Un mums ir svarīgs tēmas, par kurām parunāt. Tā skaitā Latvijas izlase un arī Krista Porziņa atgriešanās. Un šodien pieskarsimies dažādiem jautājumiem. Bet sāksim ar Latvijas izlasi. Un sāksim ar Latvijas izlasi jau pieskartajām spēlēm pret Beļģiju. Proti, iepriekšējā epizodē mēs par šo jau runājām. Un pirmkārtām laikam ir jāapsveic komandas galvenais treneris. Un Lukas Bankī probūtnē spēlētāji arī redzēja aplēja ar ūdeni. Un ir izcīnīts 2 uzvaras pret Beļģiju mājās. 75-72 un izbraukumā 85-83. Abas spēles tur 2-3 punktu attālumā. Un Latvija vismaz arī ar jau tādu jauniešu sastāvu turpina spēcīgi. 2 treneri jāapsveic, ir izcīnīts 2 uzvaras, jā, un katra ar savu galveno treneri. Arēnā Rīga Luka Bankī bija pirmo reizi, kopš viņš vada Latvijas izlasi redzams pretējā pusē laukumam, nekā tur, kur viņš ir parasts, un noskatījās spēli no skatītāju rindām. Un, jā, cepur nost gan trenerim Gailītim, gan trenerim Visotskim Rūbenim. Skaidrs, ka viņi abi ir ļoti spēcīgi, jaudīgi speciālisti un izcīna uzvaras. Un jācitē Rihards Lomašs, kurš pēc spēles Beļģijā, pēc vakardienas spēles Beļģijā pateica, ka treneri mainās un sastāvs mainās, bet mēs turpinam uzvarēt, un tā ir mūsu identitāte, un par to ir liels prieks. Skaidrs, ka ja mēs nebūtu nodrošinājuši jau vietu Eiropas čempionātā, un mēs šīs spēles nevarētu izmantot mazliet vairāk kā citas izlases, kā pārbaudas spēles un kā kaut kādu mazo eksperimentu, tad visdrīzāk es gribētu domāt, ka treneris Bankī būtu vadījis vismaz vienu spēli, uz kuru viņš bija klāt arēnā, jo ir diezgan neierasti redzēt, ka galvenais treneris sēž tribīnēs un komandu vada asistents, jā. Bet, ja vienīgi nav bijusi kāda diskvalifikācija. Bet ņemot vērā situāciju, ka mēs esam nodrošinājuši vietu Eiropas čempionātā un mēs varējām šajās spēlēs mazliet vairāk paeksperimentēt. Šāda situācija varēja atļauties. Cepurnos trenerim Bankī par uzticēšanos saviem asistentiem un cepurnos džekiem un treneriem par to, ka atkal neskatoties uz sastāvu, neskatoties uz situāciju, neskatoties uz to, kas vada komandu, mēs turpinam uzvarēt. Un tā ir šobrīd Latvijas basketbola izlases identitāte, par ko liels prieks. Mēs iepriekšējā epizodē pieskārāmies arī jauniem spēlētājiem. Tu atzīmēji arī vairākas spēlētājas. Tu noteikti esi zinošāks arī šajos jaunajos vārdos. Un tad šajās abās spēlēs varbūt tās pieskaries tiem spēlētājiem, kas tev varbūt tās pozitīvi pārsteidza, vai arī no kuriem mēs sagaidījām atzīstam sniegumu minūtes, kuriem tika dotā iespēja, viņi arī to iespēju paņēma. Pirmām kārtām cepurnost Zorika un Lomašs priekšā, 2 spēlētāji, no kuriem sagaidīja to, ka viņi būs līderi šajā sabraukumā, no to, ka viņi būs galvenie spēlētāji šajās 2 spēlēs, un viņi to arī pierādīja. Viņi abi 2 manā skatījumā spēlēja līmenī augstāk nekā jebkurš cits spēlētājs abās izlasēs. Gan Zoriks, gan Lomašs, kuri ir bijuši ar izlasi līdz šim, gan pasaules un Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Tāpat arī Lomašs, diemžēl, dēļ traumas netika uz pasaules kausa, bet Zoriks bija pasaules kausā. Un visu šo laiku, kad Bankī ir ar izlasi, Lomašs un Zoriks ir bijuši vieni no atslēgas spēlētājiem jebkurā sastāvā, un arī šajās 2 spēlēs. Viņi parādīja, kāpēc viņi ir bijuši atslēgas spēlētāji pie jebkāda sastāva. Viņi parādīja, kāpēc viņi šobrīd tiek uzskatīti par komandas līderiem šajā sastāvā, un viņi nospēlēja bišķi citā līmenī nekā jebkurš cits. Un, kas ir ļoti apsveicami, viņi padarīja arī pārējos spēlētājus labāks. Ja mēs skatāmies uz Zoriku pirmajā spēlē, 8 rezultatīvas piespēles, 22 punkti. Lomašs otrajā spēlē 7 rezultatīvas piespēles, un man liekas, tik nesautīgu Lomašu es savā dzīvē izlasē nebiju redzējis. Mēs visi esam pieraduši redzēt, ka Rihards ir tomēr viens no galvenajiem spēlētājiem uzbrukumā, kurš spēlē ar bumbu un kurš gūst punktus un apdraud grozu, ko viņš arī darīja abās spēlēs. Un otrajā spēlē vakar izšķirošos 2 3-punktu metienus realizēja pie -6, 2 3-punktu metienus pēc kārtas pie -5 un panāca +1.
Divus uzbrukumus pēc kārtas, ļoti sarežģīts metiens, pie tam vēl parādīja, ka viņam kārtējo reizi parādīja, ka viņam ir liels solis, bet viņš spēlē ļoti nesautīgi. Un tās 7 rezultātus piespēles, ja pārējie spēlētāji būtu realizējuši vēl pāris brīvus metienus, varētu arī būt 10 rezultātus piespēles. Un tas iespējams ir saistīts arī ar to, ka viņš šajā spēlēs bija kapteinis, un viņš padarīja tos pārējos spēlētājus labākus, un viņš vēl vairāk domāja par komandu, nekā viņš to ir pieredzējis darīt. Tad, kad teiksim, viņš ir tāds izteikts uzbrukuma līderis, bet nav kapteinis komandai. Un par to cepurnos viņiem abiem. Liels prieks par Steinbergu un Strautiņu, kuri ir bijuši arī visu laiku ar izlasi. Lielāko daļu spēles bijuši arī sastāvā līdz šim, bet tomēr ir bijuši tāds 11. 12. spēlētājs, melnā darba darītāji, aizsardzības spēlētāji, cīnītāji, bet šajās spēlēs viņi spēja pāriet nākamajā līmenī, ieslēgt to nākamo robu, nākamo ātrumu, un abas spēles Strautiņš, Mārtiņš Steinbergs izteikt otro spēli, nospēlēja tiešām ļoti atzīstam uzbrukumā un ar ļoti lielu enerģiju un ļoti lielu pārliecību. No Strautiņa mēs esam redzējuši, ka viņš ir Itālijā ļoti labi spēlē uzbrukumā. Viņš ir spēlētājs, kurš izteikti spēlē visu laiku ar pilnu gāzes pedāli grīdā, baigi nebaidoties ne no viena pretinieka, nevienu nerespektējot. Dažreiz varbūt spēja veikt kaut kādas pārgalvīgas darbības, gribētos, lai dažreiz viņš nomet to gāzes pedāli mazliet nost, bet tā viņš spēlē, un šajās divās spēlēs viņš to darīja ar ļoti lielu pārliecību un labu precizitāti. 14 un 17 punkti, vidēji 50% realizēt metienu abās spēlēs, tā kā ļoti labs sniegums no Strautiņa, tāpat arī otrā spēlē lielisks sniegums no Mārtiņa Steinberga, labākā spēle viņam pārliecinoši Latvijas izlasē 15 punkti un ļoti labas arī darbības aizsardzībā, sevišķi spēles izšķirīgajos brīžos, kad Mārcis spēlēja kā 5. numurs un daudz mainījāmies pie blokiem. Un tāpatās ļoti liels prieks par 2 jauniem spēlētājiem no Latvijas-Igaunijas līgas, tas ir Toms Skuja un Kristaps Ķilps. Ir skaidrs, ka viņi šobrīd tiekot izlasē, no viņiem netiek gaidīts, ka viņi tagad ņems bumbu un taisīs rezultātu un gūs punktus un būs galvenie atsākas spēlētāji uzbrukumā, un viņi to ļoti labi arī saprata. Viņi ienāca spēlē, abās spēlēs, abi ar milzīgu enerģiju aizsardzībā, ar pašaizliedzīgu spēli, un viņi abi izskatījās ļoti, ļoti labi tajā izlases modelī, kur mums ir jau pieredzējuši un 2 izteikti līderi, tad mums ir vairāk spēlētāji, kas ir bijuši izlasē, kas zina, kā tur ir spēlēt un kas no viņiem tiek prasīts, lai būtu rezultāts un lai būtu uzvars. Un viņi ienāca ar milzīgu tādu enerģiju un kā 2 svaiga gaisa malki izlasē tieši ar enerģiju aizsardzībā un lielu pašadevu, kas iedeva izlasē vēl to ekstra grūdienu, kas bija vajadzīgs abās spēlēs, kuras tika vinēts ar vienu metienu tiesu, lai nonāktu līdz uzvarai abās spēlēs. Tā kā ļoti liels prieks. Skaidrs, ka gaidīt tagad, ka viņi būs nākamie izlases atslēgas spēlētāji, ir pāragri, jo būt 10 minūšu spēlētājiem un sisties aizsardzībā un būt 30 minūšu spēlētājiem un tā kā Lomašs pie -5 ielikt 2-3 punktu metienus pēc kārtas, abus pēc driblu uzbrukumā, ir 2 dažādas lietas. Bet prieks par viņiem, ka viņi saprata savu lomu, ka viņi nenāca kaut ko pižonēt vai kaut ko izdomāt. Viņi nāca strādāt, nāca palīdzēt izlasei un nāca kapāties, un tas ir ļoti labs piemērs jebkuram jauniem spēlētājiem, ka ne tikai izlasē, bet arī klubā ieejot kā jauns spēlētājs, kā viens no jaunākajiem spēlētājiem un debitējot profesionālā basketbolā izlasē vai vienkārši pārējot nākamā līmenī no otrās komandas uz pirmo komandu. Pirmais, ko treneris no tiem gaida, ir milzīga enerģija aizsardzībā un pašadev. Neviens negaida tagad, ka tu metīs punktus. Visdrīzāk tai komandai jau ir pietiekami daudz spēlētāju, kas met punktus. Ja tu gribi nopelnīt minūtes laukumā, tad tev ir jākapā aizsardzībā, tev ir pirmām kārtām jāiedod milzīga enerģija aizsardzībā, un tikai tad mēs varam sākt runāt par uzbrukumu kaut kādām situācijām, kuras tu varētu izmantot, un tad, kad tu izmantos tās, kas tev atnāks tāpatās no spēles situācijas, tad mēs runāsim arī par to, ka mēs sāksim taisīt uz tevīm uzbrukuma situācijas. Ja? Un lielisks piemērs jebkuram jaunam spēlētājiem pastīties, kā Toms Skuja un Kristaps Ķilps nospēlē šīs 2 spēles. Jā, vēl izceļot par to, ko tu minēji, pirmkārtām par Arturu Strautiņu, man viņš visu laiku bieži vien nesanāca arī vēl, kad TV3 ziņās par viņu pieminēt. Tas interesants spēlētājs visu savu apzinīgo basketbola karjeru praktiski pavadījis jau 10 gadu viņam Itālijā. Teikt, arī Latvijas izlase jau kopš 2018. gada, bet viņa vārds, teiksim, ir tāds gana klus, bet tomēr jau Itālijā daudz klubus pamainījis un jau varētu teikt stabilu vērtību Itālijas A sērijā.
Un, kur tu redzi, jo tomēr viņš vēl salīdzinoši, 26 gadi, varbūt kādam pīcis atnāk bišķi vēlāk, bet kas viņa tāda loma, domā, var palielināties, viņa tā bilde, tu redzi, viņam vēl kaut kāds potenciāls sasniegt nedaudz augstāk, vai viņš turēs arī tādu labu līmeni savā potenciālā karjerā? Viņam ir Itālijas basketbola pilsonība. Viņš jau nepilngadīgs būdams aizbrauc uz Itāliju, nospēlēja tur vajadzīgās tās sezonas Itālijas jauniešu sistēmā, lai dabūtu Itālijas basketbola pilsonību. Un tas noteikti viņam nāk ļoti par labu, jo skaidrs, ka viens ir ņemt spēlētāju kā ārzemnieku, no kur tu sagaidi, ka viņš būs pārliecinoši viens no galvenajiem spēlētājiem komandā. Cevišķi tā nav, teiksim, Eirolīgas komanda vai tā nav komanda, kur lielākais īpatsvars ir ārzemju spēlētāji. Ja? Bet, teiksim, Itālijā tādās komandās, kur spēlē Arturs, tur parasti ir 2, 3, varbūt 4 ārzemnieki, pārējie ir itāļi, un Arturs tur skaitās kā itālis, kas ir ļoti liels plus. Tāpat tās arī Itālijā ir ārzemnieku kvotas, kur par katru nākamo ārzemnieku ir jāmaksā kaut kāda summa, lai viņš tiktu pieteikts uz spēli. Tāpēc tā ir milzīga vērtība, bet Arturs noteikti nav šobrīd kā vienkārši ierindnieks itālis, tur kā 8., 9. spēlētājs Dertonā. Viņš tikko dabūja nedēļas labāko spēlētāju Itālijā. Viņš pēdējās spēles arī Itālijas līgā un tāpat tās arī Eirokausā ir spēlējis ļoti, ļoti labi. Un viņš ir šobrīd viens no komandas līderiem. Un skaidrs, ka būtu tikai loģiski, ja Arturs šobrīd noturētos Itālijā un palikt Itālijā, ņemot vērā, ka viņam ir Itālijas basketbola pilsonība, bet viņš es neredzu, kāpēc nevarētu būt arī vienā no Itālijas Eirolīgas komandām tuvākajos gados. Itālijā 2 Eirolīgas komandas. Šobrīd Dertona spēlē Čempionu līgā, un viņš Čempionu līgā vidēji spēlē gūst 15 punktus. Jā, tas ir teorētiski. Čempionu līga un Eirokaus tur cīnās par otrā stiprākā turnīra nosaukumu Eiropā. Tāpēc, ja tu met 15 punktus Čempionu līgā, un pie tam vēl tu vari teorētiski kā itālis spēlēt Itālijā Eirolīgas komandā, kur ir 2 Eirolīgas komandas. Noteikti, ka gan Virtusā, gan arī Armani ir itāļi, kuri šobrīd nevarētu iemest 15 punktu Čempionu līgā. Tāpēc es ticu un gribētu redzēt, ka vismaz vienu sezonu Strautiņš nospēlē arī kādā Itālijas Eirolīgas komandā. Varbūt tās bankai vajag paņemt vēl 3. latviešu nosēdināt. Varbūt šī 3. būs beidzot laimīgais. To viņš varētu rāpīt. Bet pabeidzot par Strautiņu, 14 gadu, nezināju, 14 gadu, 11 mēneši un 27 dienas, kad viņš kļuva par otru jaunāko spēlētāju Latvijas basketbola līgas vēsturē. Toreiz jaunāks bija tikai Kaspars Kambals savā debijā. Labi, tā kā Latvijas Ilsei 2 izcīnītas uzvaras. Un, protams, mēs jau runājam, jau sen tā ceļzīme ir nopirkta vai ir iedota, jo Latvijā notiks Eirobaskets, bet tālāk pieskarsimies un tieši naktī, kad ierakstam šo te podcastu, ir aizvadīta spēle arī NBA, un Bostonas Celtics aizvadīja maču pret Los Angeles Clippers. Izcīnīja ļoti pārliecinošu uzvaru ar 126-94, bet šī spēle iegāja noteikti svarīgās ziņās Latvijai, arī proti ar to, ka Kristaps Porziņš atgriežas laukumā un atgriežas ar 16 punktiem, 6 atlikušajām bumbām un 2 rezultīvām piespēlēm. 22,5 minūtes nospēlējis, un tad kārtīgi atgriešanās, manuprāt, arī to var izteikt arī tā situācija, kurā brīdī, teiksim, atgriezās šobrīd NBA nospēlēts, bija 18 spēles līdz šim brīdim, tā kā viņš atgriezās tad, kad bija tiešām gatavs un nesasteidzot nekādas lietas un attiecīgi jau izcīnīt uzvaru Bostonai. Atgriezās ar blīkšķi, un, ja godīgi, tad mazliet negaidīt. Visa lielākā daļa prognozē, ka viņš atgriezīsies mazliet vēlāk, un tas, ka viņš spēlēs, tā ziņa parādījās tikai 24 stundas pirms spēles, ka Porziņš šonakt atgriezīsies sastāvā, un īsti līdz tam par to tādas spekulācijas nebija. Visi vēl joprojām bija pilnā pārliecībā, ka Kristapam vēl kāds laiks ir jāpavada līdz tam, ka viņš atgriezīsies laukumā, bet rehabilitācija notika labāk nekā tas bija gaidīts, ātrāk nekā tas bija gaidīts. Un skaidrs, ka NBA, neviens spēlētājs, ja tas nav playoff un tie nav fināli, neviens spēlētājs neiet laukumā regulārajā sezonā, kad tavu komanda ir 2. vietā konferencē, un neiet laukumā, ja viņš nav 100% gatavs. Kristaps, ja viņš nebūtu kaut kā pa 99,9% gatavs, viņš nebūtu laukumā. Tas nozīmē, ka Kristaps ir par 100% gatavs atveseļojies un pilnvērtīgi gatavs spēlēt. Un milzīgs prieks uz
uzreiz 16 punkti, 6 atlikušās bumbas, 2 rezultātus piespēles, pārliecinoša uzvara. Un tāda sajūta, ka viņš nebūtu nekādu brīdi izlaidis vispār, ka viņš turpatās arī visu laiku būtu. Ja? Komanda nezaudēja ritmu vispār, un tieši otrā tā spēle uzreiz uzlabojās. Pirmkārt, ko mēs jau esam daudz runājuši par Kristapu, ka viņš ir milzīgs faktors aizsardzībā. Tāds spēlētājs tik kustīgs, tik garš, kurš var regulāri piesekt sodu laukumu un regulāri piespiest pretinieku spēlētājs mēs daudz grūtākus metienus ar daudz lielāku trajektoriju un bieži arī vienkārši nobiedēt spēlētājs, ka viņi negrib doties tajā sodu laukumā un izšķirties par grūtākiem metieniem no distances. Uzreiz ir otrā labākā aizsardzības spēle sezonā. Līdz šim 96 ielaists punkti bija tikai vienā spēlē 94. Pārējās lielāko daļu spēlēs bija pārpa 100 punktiem. Un šī ir uzreiz, manuprāt, milzīgs faktors, ka Kristapa klātbūtne uzreiz uzlabo aizsardzību. Tāpat tās arī Clipperiem. Ja mēs varētu runāt par to, ka varbūt Clipperi nav tik laba uzbrukuma komanda, bet viņiem tā bija otra sliktākā uzbrukuma spēle sezonā, kas nozīmē, ka Kristapa faktors uzreiz ietekmē Clipperu uzbrukumu, un es sagaidītu to, ka tā tas turpināsies arī tālāk. Lielos vilcienos tas dod milzīgu daudzpusību uzreiz Bostonai, jo ir vēl viens spēlētājs, kurš var apdraudēt grozu no distances, bet tajā pašā brīdī arī uzbrukt no soda laukuma ļoti veiksmīgi. Ļoti bīstams spēlētājs, kurš velk ārā pretinieku garos spēlētājs un atbrīvo sodu laukumu un milzīgs faktors aizsardzībā. Bet vispriecīgākais, es domāju, ka par šo atgriešanos ir Als Horfords, kurš līdz šim, kamēr Kristaps bija traumēts, spēlēja, manuprāt, negribīgi daudz minūtes priekš viņa vecuma. Pēdējās 5 spēlēs 26, 32, 32, 32 un 34 minūtes. Viņam ir 38 gadi. Tā kā es domāju, ka Als Horfords ir ļoti priecīgs par to, ka Kristaps ir atpakaļ, un viņš varēs tagad spēlēt mazliet mazāk minūtes, nekā tas ir bijis līdz šim, un Kristaps ļaus veterānam mazliet atpūsties. Tīri atzīmējot interesantu faktu, pirmo reizi vēsturē Kristaps Porziņš ir atzīts par gada spēlētāju Latvijā. Latvijas Basketbola Savienība atzina Kristapu Porziņu, un kaut kas bija izvilcis, ka pēdējie 3 spēlētāji, kas ir saņēmuši balvu, ir bijuši savainoti. Tas bija Lomiks, Porziņš, un kurš bija pagājušajā gadā, un arī bija savainots, es aizmirsu. Katrā gadījumā visi 3 pēdējos gados. Bet nopietni viņš ir pirmo reizi? Jā. Pirmo reizi viņš ir gada basketbolists. Nē, trešo reizi. Trešo reizi, bet toreiz bija 16. 17. gadā, un šitos visus gadus, kopš viņš ir bijis, protams, spilgts, viņš vienkārši nav bijis atzīts. Un pirmo reizi viņš tika atzīts, kad daudz runāja par to, ka 16. 17. vēl bija tāds viņa sākums, un, protams, tāda atzina, bet, ilggaidīgi, un principā, ja mēs tā pasakām, un tāpēc arī iespējams Savienība ir bišķiņ citāk formulējis gada spēlētājs. Tas nav Latvijas labākais basketbols, tas ir gada spēlētājs, un to var formulēt, interpretēt citādāk. Un, ja tu uzskati, kurš ir Latvijas labākais basketbols, tad visticamāk 9 no 10 vai, 10 no 10 gadiem ir jādod Kristapam Porziņam. To parāda arī rezultāts, bet skaidrs, labi, tas ir tāds subjektīvs viedoklis, lai vai kā trešo reizi viņš saņem šo balvu, bet par to ir bijušas daudz karas diskusijas. Es piekrītu pilnībā, es to jau esmu teicis, un turpināšu teikt, ja kāds prasīs. Ja tu dod gada spēlētājiem vai gada labākam basketbolistam, tad tas ir Kristaps Porziņš katru gadu. Un nav jautājumu par to, nav interesanti, ja viņš katru gadu dabū, vai nav godīgi pret citiem spēlētājiem, vai kaut kas jāpamaina, tur vienu gadu Kristaps augos. Nē, ja tas ir gada spēlētājs, gada labākais basketbols, tas ir Kristaps Porziņš katru gadu, kopš viņš spēlē NBA 100%, un visdrīzāk, šobrīd es neredzu tuvākajos gados kādu, kas varētu apsteigt to, kur viņš ir šobrīd, un visdrīzāk, ka viņš tāds būs arī līdz savas karjeras beigām. Cerams, ka būs kāds, kas varēs viņam sastādīt nopietnu konkurenci tuvākajos gados, bet šobrīd pagaidām izstāsta, ka nē. Ja negrib katru gadu dot Porziņam, tad tā balva ir jāsauc tā, kā tu saki savādāk. Tad saucam viņu, teiksim, par Krūmiņa balvu vai Valda Valtera balvu. Ja? Un tā dodam
interesantākajiem spēlētājiem, vai tādam, kurš ir devis vislielāko pienesumu tajā gadā izlasē, vai kurš ir izsities, vai kurš ir pārspējis ekspektācijas, ja, kurš ir nospēlējis labāk nekā mēs visi esam gaidījuši. Ja. Varbūt Latvijas izlases gada spēlētājs. Latvijas izlases gada spēlētājs varētu būt, jā, jo tur bija runas par to, ka Porziņš nevarētu dabūt, tāpēc, ka viņš nespēlē tajā gadā izlasē. Bet tā arī nav. Ja tu esi gada labākais basketbols, tad tu esi tur, kur tu spēlē labākais. Ja. Tas pats, kas teikt, nav jau interesanti, ja Vēvs katru gadu vinē, vai kaut ko izmainam, noņemam viņiem vienu spēlētāju, lai viņi tagad finālos spēlē 4-5, lai viņš šogad nevinē. Tāds ir sports, vinē labākais, un Kristaps šobrīd ir labākais. Ja mēs gribam, lai tur nebūtu katru gadu viens un tas pats, tad kaut ko mainām. Teiksim, Lietuvā Domants Sabons tur ir dabūjis kaut kāds jau 5-6 gadus, ja ne vairāk pēc kārtas. Viņš ir labākais, pārliecinoši. Viņš šobrīd ir NBA superzvaigzne. Ja? Skaidrs, ka viņš katru gadu būs, un tur nekāds Valančons neiet čīksteni. Ko jūs dodat viņam visu laiku? Es jau te arī zinu, kā 12+10 ir. Iedodiet man ar kādu gadu, ja viņš ar NBA spēlēja. Ja pieminēšanas vērts, Rihards Lomašs, Dāvs Bērtāns, Rolands Šmits, Rodions Kuruts un Aigars Čēle tika vēl izvirzīti, bet tīri nosaucot gada spēlētāju Kitī Lāks, gada treneris Olģerta Atberga balva Raimonds Feldmans, 3-3 basketbols Nauris Miezes, 3-3 basketbols Marta Leimane, gada jaunais treneris Edijs Šlesers, gada cerība. Jaunatnes. Nav, viņš nemaz tik jauns. Gada cerība Luīza Anna Sila un Kristers Skrinda, gada tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis, gada menedžeris Edgars Buļs, gada seniors Zana Rozīte, gada rateņu basketbols Raimonds Begīnskis, gada piemērs basketbola popularizēšanas projekts Hair Take, gada iniciatīva Sijā Frakt, ko mēs jau esam pieminējuši arī, gada ieguldījums Mikus Kļaviņš un LBS īpašā balva par ilglaicīgu ieguldījumu Latvijas basketbolā Beka Ventspils. Lūk tā, tas par nelielu atkāpu par LBS, bet runājot par Porziņu atgriešanos, protams, par svarīgāku tēmu. Ko tas dod Bostonai? Pirmkārt, mēs jau iepriekšējā epizodē vai vēl pirms epizode iepriekš pieskārāmies. Tā doma bija tāda, ka pirmais gads izcīnīt ir tik ļoti uz spiedienu, ka jau otrajā gadā tu jau vairāk ieslēdz to kruīzu kontroli, kā teici, tevi gandrīz līdz tam finālam visticamāk viņi to mājas priekšrocību dabūs, pat spēlējot ar tādu kruīzu kontroli, un visticamāk mēnesi pirms playoffiem sāksies tā īstais tas basketbols. Bet ko šobrīd sezonas jau principā startā tā Kristapa atgriešanās dod? Tas, ko es teicu, tas dod daudzpusību uzbrukumā, jo ir spēlētājs, kas var spēlēt savādāk nekā spēlē līdz šim līderi, kur ir pārsvarā ārējie spēlētāji. Ja? Horfords arī ļoti labi spēlējis, bet viņš tomēr nav tik daudzpusīgs un tik uztīgs spēlētājs kā Porziņš. Porziņš vēl kārā garos spēlētājs, atbrīvo sodu laukumu, tāpat tās arī apdraud grozu gan no tālienes, gan no groza apakšas. Milzīgs pienesums aizsardzībā un vienkārši soliņa dziļumu. Tāds Horfords var atpūsties un ir vēl viens ļoti labs spēlētājs, kurš nospēlē savus 25-30 minūtes un viens no komandas līderiem. Tāpēc tas uzreiz pagarina komandas soliņu, iedod līderiem atpūsties un var variēt ar sastāvu. Mēs esam daudz runājuši par to, ka Kristaps ir tāds netipisks, tāds unikorns, gal galā no kurienes radās arī šī iesauka. Bet, ja mēs tā pafantazējam, kurš tavuprāt ir tuvākais pēc viņa ķermeņa, pēc spēles stila, pēc visa spēlētājs, kas pielīdzināms ir Kristapam? Pasaulē? Jā, Vembamjāni, jā. Viņš ir, es domāju, ka ļoti līdzīgs spēlētājs Kristapam. Ja Kristaps ir beta versija, tad tas ir numur 2? Varbūt. Viņam vēl ir jāpastrādā, lai pārspētu to, kā šobrīd spēlē Kristaps. Vembamjānam ir pirmā sezona. Skatīsimies, kā viņš attīstīsies tālāk. Kā spēlētājs skaidrs, ka viņš ir ļoti dominants, arī ļoti kustīgs, ļoti jaudīgs. Bet vienmēr ir jautājums, ilgtspējība, cik ilgi tu tāds var būt, un veselība. No tādiem spēlētājiem, kā mēs esam runājuši par Kristapu, tad tāpat tās arī Vembamjānam. Ceļi, potītes, mugura, viņi visi ir apdraudēti konstanti ar tādu ķermeni kā viņiem, jo tas tev nav skriet ar 1,90 m, 1,95 m. Tas tomēr ir 2,20 un plus. Un tāpēc veselība ir milzīgs faktors šim spēlētājiem. Un vēl viena lieta, tāds pats līdzīgs jautājums, varbūt tas daudz jau aprunāts, bet ja tu salīdzini, tagad tas ir no aktīviem spēlētājiem, bet daudz runas ap Kristapu bija, un arī, protams, pēc čempionu titula izcīnīšanas, bet arī sevišķi tajos New York Knicks laikos, ka tāds spēlētājs, līdzīgs spēlētājs nav redzēts, bet pirms Porziņa tu vari iedomāties kaut kas līdzīgs, kas bija?
Sarežģīti, tāpēc, ka pirms Porziņa nespēlēja tādu basketbolu. Centri bija tādi, kas spēlēja groza apakšā, praktiski nemeta 3-punktu metienus, bet īstenībā Sabonis, Arvīts Sabonis, Domantam Sabonam tēvs, kurš arī bija fantastisks spēlētājs, ļoti augsts basketbola IQ, ļoti kustīgs pret savu ķermeņa, ļoti meistarīgs uz citu spēlētāju apgādāšanu ar piespēlēm, atrada situācijas, savilka aizsardzību, atrada, kur iedot piespēli. Priekš savu lielā ķermeņa pietiekami arī atletisks, un īstenībā viņam bija labs metiens no distances, vienkārši tajā laikā tādus basketbolu nespēlēja. Un es teiktu, ka Arvīts Sabonis, jā. Ok, lai Kristupam veicās, katrā gadījumā sakosim līdz pirmkārtām arī viņa fiziskās formas attīstībai, cik daudz viņš spēlēs un cik ātri tiks, iespēlēts arī tādā regulārā spēlē, jo skaidrs, mēs jau esam daudz runājuši par NBA pārlidojumiem, arī atgriešanās no traumas, tomēr tā ir ļoti ilga plānota darbība, un arī zinot viņa ķermeņa specifiku, tas ir jau sen izkalkulēts process, bet vēl paliekot pie NBA, mums jāpieskarās vienai tēmai, un tā tēma ir 76ers. Kas notiek ar 76ers? Jo šobrīd NBA turnīra tabulā tikai Washingtons Wizards atrodas zemāk, un 3 uzvaras, 13 zaudējumi, 16 mačos, un melnais periods pār 76ers. Un, jā, šīs komandas lejupslīde, un komanda, kas pagājušajā sezonā Bostonas Celtics konferencē ierindojās 7. vietā un arī lieliski pabeidza regulārās sezonas beigas. Jā, kā tu komentē? 76ers ir problēmas. 76ers ir problēmas mājās. Sāk bija šī plūdot pagrabs, un ja pagrabā mitrums, tad arī jums var sākt trūsēt, ja? Kā mēs zinām. Bet pirms 2 sezonām komanda reāli bija čempionu titulu kandidāts. 54-28 regulārā sezona, 3. vieta, playoffos 2. kārtā, tikās ar Bostonu, zaudēja 4-3, ļoti jaudīga sērija, līdz pat pēdējai spēlei. Runāja, ka šīs abas komandas var izcīnīt čempionu titulu. Bostonu pēc tam nākamajā kārtā zaudēja Miami, bet reāli visi runāja, ka 76ers tuvākajos gados ar Embiidu un Hardenu varētu kļūt par NBA čempioniem. Pēc tam tur visādi iemesli dēļ tika aizmainīts Hardens. Pagājušā sezonas sākumā, pagājušā sezona mazliet atkal kaut kāds pārējais posms, 7. palika 76ers ar visu to, ka Embiids nospēlēja mazāk kā pusi spēles, tikai 39 no 82 regulārajā sezonā, bet 7. vieta un playoffā 4-2 ar Embiidu uz vienas kājas traumētu pret New Yorku, kur bija ļoti jaudīga un ļoti spēcīga komanda. 2 uzvaras izdevās izcīnīt un praktiski jau gandrīz aizķērās tajā sērijā. Šogad teorētiski jāspēr nākamais solis, piesaistīts Pauls Džordžs, lai aizlāpītu it kā Hardena punktu gūšanas robus. Skaidrs, ka Hardens un Džordžs šobrīd spēlē bišķi citos līmeņos, bet savus 15 punktus Pauls Džordžs šo sezonu atnes. Tātad ekstra 15 punkti. Maksīs turpina spēlēt ļoti labi, kā viņš ir to darījis visu savu sezonas Sixers sastāvā. Jā, viņam jau 5. sezonas Sixers sastāvā 24,4 punkti vidēji, pagājušo gadu 25,9, tā kā līmenis tiek turēts un viņš ir viens no komandas līderiem. Piesaistīts, ja nodraftēts 1. kārtā McCains, kurš spēlē ļoti labu basketbolu šobrīd. Tā kā teorētiski 1., 2., 3. numurs ir Maksīs McCains un Pauls Džordžs. Viss ir kārtībā. Piesaistīts pagājušo gadu Kails Laurijs, lai būtu veterāni prezents, ja, kurš ir ar Toronto bijis NBA čempions un ļoti pieredzējis un spēlētājs, kurš var ienest to čempionu mentalitāti ģērbtuvē, jo mēs daudz par to esam runājuši, ka katrai komandai ir vajadzīgs tas viens veterāns, kas zina, kā uzvarēt, kas zina, kā parādīt komandām. Teiksim, to, ko es teicu, Lomašs un Zoriks izlasē bija ļoti noteikti svarīgi faktori ne tikai laukumā, bet arī ģērbtuvē. Tāpat tās arī tur Hals Horfords Bostonā. Mēs esam runājuši, ka viņš ir tiešām tas spēlētājs, kas var to jauniem iedot to čempionu mentalitāti. Tagad būtu jābūt tam Laurijam. Ja? Embiidam iedots jauns līgums uz 3 gadiem pa 193 miljoniem. Un šī sezonas sākums traģisks. 2-11 bija viņiem bilants, tagad ir 3-13, 2-11, kad viņi saprata, kad ir bijis šī iebraukts baigās auzās.
un viņi sasauc komandas sapulcs, un tur esot gājis diezgan karsti. Treneris Niks Nurse, kurš arī ir ļoti pieredzējis un zinošs treneris NBA, esot ļaus visiem spēlētājiem izteikties, un esot Maksijs diezgan ļoti vainojis Joelu Embiidu, kurš esot teicis, ka Embiids vienkārši nav ieinteresēts, ka pēc līguma parakstīšanas viņš visur ierodās pa vēlu, viņš netrenējās tā, kā vajadzētu, viņš neveic rehabilitāciju tā, kā vajadzētu, jo arī šo sezonu no 16 spēlēm Embiids ir nospēlējis tikai 4, jo viņš ir bijis traumēts. Un, ja mēs salīdzinām statistiku, tad pirms 3 gadiem 30 punktu, 11 bumbas vidēji, pirms 2 gadiem 33 punktu, 10 bumbas vidēji, pagājušajā gadā 34,7 punkti, 11 bumbas, 5,6 rezultātus. Nu, kosmosa statistika. Šogad 19,8 punktu, 7,5 bumbas. Ok, nav galīgi slikti, jā, bet tas ir gandrīz uz pusi sliktāk nekā viņš ir iepriekšējās visas 3 sezonas spēlējis. Un Maksijs, kas ir šobrīdējais komandas rezultātais spēlētājs un līderis, saka, ka Embiids nav ieinteresēts un ka viņš ir vainīgs pie visu šitā. Un Embiids īsti nesot atspēkojis to. Viņš esot noklausījies, un arī nesot bijis ieinteresēts īsti šajā visā stāstā. Un izskatās, ka viņš ir, es nezinu, vai tā ir, bet daudz, protams, saka, ka viņš ir atslābis. Viņš ir nopelnījis savu jauno līgumu, 3 gadi, 193 miljoni, bet tas ir pagarinājums. Viņam vēl kaut kāds gads vai 2 bija, un viņi pagarināja vēl uz 3. Viņam tur līdz 29. gadam ir līgums šobrīd. Tā kā Fuši to apkuru varēs samaksāt. Varēs, jā, komunāla maksājumiem pietiek. Tur var arī kaut kā doktora dēsts, tur var baltmaizīt, viss sanāk. Jā. Bet 76ers ir jāpieņem šobrīd lēmums, kas ir noteikti ļoti grūts un sāpīgs lēmums, bet iespējams, ka, ja Embiids ir šāds, kurš nevar savākties un viņam traumas un spēļu izlaišana jau izsenis ir bijis ļoti liela problēma un ļoti liels jautājums, cik viņš vispār var nospēlēt spēles sezonā, tad varbūt, ka Embiids ir jāmaina prom. Ja tev ir 3 tādi spēlētāji kā Maksijs, McCains, 2 jaunie, kas var vilkt komandu, plus diezgan pieredzējis Pauls Džordžs, un ja tu tur apakšā ieliktu vienu labu spēlētāju, tā komanda ļoti iespējams būtu čempiona titulu kandidāts. Jautājums ir, kurš šobrīd gribētu ņemt Embiidu. Ja viņš nav ieinteresēts 76ers, tad varbūt viņš nebūs arī ieinteresēts citā komandā. Un ja viņš nevar nospēlēt 40 spēles sezonā 76ers, tad iespējams viņš nevarēs nospēlēt nekur. Tā kā liels jautājums, jo līgums arī ir milzīgs, un ar šādu līgumu nezinu, kur komanda būtu gatava viņu ņemt. Tu pat nepieminēji pašu svarīgāko faktoru, ka Jabusele, UFC cīkstons, kurš aizlidināja vienu no Partizāna basketbolistiem, ir 76ers, un visa problēma ir atrast Real Madrid bijušais spēlētājs nevelk NBA līmeni. Bet, tā gluži nav. 23 minūtes vidē, 9,5 atlikušās bumbas. Es domāju, ka reti, kurš gaidīja, ka Jabusele dabūs tik lielu lomu komandā. Ok, komanda šobrīd ir priekšpēdējā vietā, bet spēlē viņš labi un uzbruk grozam ar ļoti labu procentu. Otrs labākais procents komandā field golos no tiem spēlētājiem, kas reāli spēlē un tiek laukumā. Tā kā ir ok. Protams, tas bija ar daļu satīrisku humoru klāt, bet viena no lietām, ko es dzīvē redzēju, tiešām ir Jabuseles metiens. Es kārtu reiz aizmirstu to. Dante Eksums arī spēlē NBA. Reāls pret Partizānu. Madridē, jā, un tajā laikā es sāku atcerēties visus horvātu serbu lamvārdus, lai, ja kas arēnā kaut kas notiek, tad es esmu savējis. Bet tas galvenais jautājums ir, vai kāds varēs nomotivēt Embiidu, jo principā tu vari grozīties, ko gribi, bet tev ir zvaigzne pa 193 miljonu līgumu, grozies kā gribi, tev viņam vajag kaut kā viņu, kā saka, iesildīt, vai aizmainīt, vai arī iesildīt. Tur ir divas opcijas. Tieši tā, tas ir tas NBA lēpnums un posts. Spēlētāji ir ar garantētiem līgumiem, tu praktiski nevari viņus nekādīgi ietekmēt, un komandas ļoti bieži ir atkarīgas no šīm superzvaigznēm. Jā? Bet arī Embiida sakarā ir vairākas reizes runāts par to, ka viņš ļoti reti, kad spēlē back-to-back spēles, kur ir 2 dienas pēc kārtas spēles. Jā? Jautājums, vai viņš tiešām nevar viņus nospēlēt, vai viņš bieži vien kaut kur tomēr paņem brīvdienu tur, kur nevajadzētu ņemt brīvdienu, jo pa šādu ciparu, kā tev maksā, īsti brīvdienas nevajadzētu ņemt. Jā? Un tev ir jābūt vienam no komandas līderiem, tad jautājums ir, vai viņš ir tiešām ieinteresēts vinēt ar 76ers, vai viņš šobrīd ir ieinteresēts paņemt maksimālo naudu, ko viņš varēja dabūt no 76ers, un tā, ka viņš viņu ir dabūjis, šobrīd viņš ieslēdz tādu kruīzu uz 95 un mauc vienkārši pa Rīga Liepāju šoseju tur papakaļ. Tas ir jautājums noteikti 76ers iekšēnē. Neviens jau viņiem arī nelika pistoli pie galvas un nelika viņu parakstīt par šādu līgumu, bet skaidrs, ka ar tādiem statistikas rādītājiem, kādi viņi bija pirms tam,
tas ir pilnīgi pamatot viņu parakstīt. Un es domāju, ka pagājušās sezonas beigās jebkura NBA komanda būtu gatava viņu ņemt. Un ļoti iespējams, ka vēl tagad būtu gatava ņemt, jo mēs zinām, ka NBA tomēr superzvaigznes ir ļoti lielā cieņā. Viņas pārdod biļetes, viņas pārdod TV translācijas, viņas pārdod krēklus. Un ļoti iespējams, ka būtu vairākas komandas, kur būtu ieinteresēts iesaistīties maiņas darījumos ar Embiidu. 76ers jāpieņem lēmums. Nu, tad, lūk, tāda situācija NBA. Un, protams, mūsu lielākā uzmanība ir Kristupam Porziņģim. Un sakosim arī, protams, pārējām basketbola aktualitātēm. Tiekamies nākamreiz jau decembrī. Paldies, ka klausījāties mūsu un līdz nākamajai epizodē. Paldies, Kristup, par tavu dalību. Čau! Čau!